Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Cedlis.eu, un šodien mēs apskatīsim čuguna krāsniņa Ingrīda. Jāsāk ar krāsniņas augšdaļu, kas ir pilnībā izlieta no čuguna. To ir iespējams atvērt, un zem tās, izmantojot iekļauto instrumentu, ir viens izņemams čuguna riņķis, kā arī virsma, uz kuras var gatavot. Krāsniņas sāni, kā arī tās korpuss, ir izliets viss pilnībā no čuguna. Svars ir vairāk kā 80 kg krāsniņai, un tās jauda ir 9 kW, kas ir pietiekami telpām līdz pat 90 kvadrātmetriem. Krāsniņas lielākais pluss ir iepriekš minētais čuguna korpuss, kas ļaus krāsniņai siltumu uzglabāt ilgāk un lēnām to atdot. Pretēji metāla korpusa krāsnis siltumu atdod uzreiz un vairāk. Krāsniņas priekšdaļa ir ornamentiem bagāta. Priekšā arī ir dekameras durvis, kas ir izlietas no čuguna, un tajās ir dekameras stikls. Apskatīsim, kāda ir dekameras ietilpība. Es atradu pagali, kas ir 36 cm gara. Tā ieiet salīdzinoši vienkārši. Vairāk par 36 cm es teiktu, ka nebūtu krāsnī ieteicams likt pagals. Un zem dekameras ir primārā gaisa padeve, kas ir ar vītnes funkciju. Un ļoti vienkārši, pagriežot to vairāk vaļā, gaisa pieplūde būs lielāka, aizgriežot to ciet, degšanas ilgums paildzināsies. Tālāk mēs nonākam pie pelnu atvilknes. Tā nekas īpašs, es teiktu, ka nav, bet ļoti labi, ka tā ir, jo tā ļoti atvieglos pelnu iztukšošanas procesu. Var vienkārši izbērt un atlikt to atpakaļ. Esam nonākuši pie krāsniņas aizmuguras, kur dūmats iznāk no aizmuguras. Tas ir 120 mm diametrā. Tālāk, vislabāk redzams tieši no dūmvada, ir degšanas plaukts, kas iestrādāts krāsniņā, kas neļaus ugunī taisno iziet ārā pa dūmvadu, bet gan iziet garāku ceļu. Te plaukts padara krāsniņu gan drošāku, gan efektīvāku. Milzīgs paldies, ka noskatījies šo video. Ja tev ir kāds jautājums par konkrēto krāsniņu, droši sazinies ar mums, mēs tev palīdzēsim. Ja vēlies apskatīties krāsniņu klātienē, pašlaik mēs arī atrodamies Spunķciemā, mūsu izstāžu zālē, kur visas krāsniņas ir apskatāmas klātienē.